Šeit ir angliski priekš tiem, kas angliski saprot, tātad līdzīgs stāsts par apziņu, zemapziņu un bezapziņu. Tātad ir arī funkcija, kur mēs ļoti dziļi varam tikt līdz bezapziņai, kur ir imunitāte, kur ir tādas automātiskās funkcijas, par kurām mēs vispār neaizdomājamies. Un tad, kad mēs strādājam ar zemapziņu, mēs principā pa slānīšiem izjūtam to ķermeni. Un dziļākais slānis ir bezapziņa. Šeit ir viens cits redzējums, tātad līdzīgi kā es tur biju iztulkojis bildi par rezultātu, tātad te arī ir uzvedība, emocijas, informācija un enerģijas lauks. Šeit es ielikšu jaunu vārdu iekšā, tātad darbs ar zemapziņu notiek caur emociju. Tieši tāpatās, kā mēs tulkojam sapņus caur emociju, kā es jutos, kas arī ir darbs ar zemapziņu, sapņi, un dažādas citas pieredzes, tātad kā es jūtos par vienu vai otru jautājumu. Tad, kad es iedomājos par kādu cilvēku, tad, kad es iedomājos par kādu lietu, kādu asociāciju man rada X5 BMW, kādu asociāciju man rada politiķis, kādu asociāciju man rada bagāts cilvēks, kādu asociāciju man rada mana mamma, mans tēvs. Tātad tur ir kaut kāda reakcija, un tai reakcijai ķermenī ir kaut kur vieta, dislokācija, epicentrs, kur viņa ir ieglabājusies. To sauc arī par psihosomātiku, tātad fiziskā un emocionālā savienojums. Un emocija ir tas instruments, ko mēs varam izmantot, lai noteiktu, vai tas, ko es redzu, jūtu, ir ar pozitīvu vai negatīvu iezīmi. Un šis ir viens no instrumentiem, kas ir nepieciešams, lai saprastu to redzējumu, sapni vai to pieredzi, kurā mēs nokļūstam ar augu medicīnu vai psihodēliju, vai arī to pieredzi, kad mēs esam dinamiskajās elpošanās. Un tad caur to emociju sākas darbs, jo tas ir tikai tieši tāpat virsējais